Prieks sveikt jūs šodien šeit, Saeimas namā. Un es domāju, ka tas, ar ko mēs varētu sākt, jūs varētu aicināt uz deputātu sektoru. Mēs varētu, jūs varētu apsēsties, mēs kaut kā savas vietas atradīsim, jo pirmkārt tā ir salīdzinoši reta iespēja parlamenta viesiem apsēsties deputātu vietās, jo tāpēc, ka vienkārši tādas ir parlamenta tradīcijas. Bet ņemot vērā to, ka jūs esat īpašie viesi, tad jums arī īpašās privileģijas. Jūs nāciet, mēs varētu sākt no vienas un uz abām pusēm. Mēģiniet kaut kā tā sasēsties, lai visas vietas ir aizņemtas. Es nezinu, cik jums paspēja izstāstīt. Tātad šobrīd jūs esat Saeimas sēžu zālē. Pirmais iespējas par Saeimas sēžu zāli man bija droši vien tieši tāds, kāds droši vien ir arī jums, ka patiesībā viņi ir mazāki nekā televizorā izskatās, vai kādam liekas savā. Bet parlamenta zāle ir izkārtot diezgan klasiski atbilstoši demokrātiski vēlētu parlamentu vietu izkārtojumu un to, ka vairāk kreisi orientēti spēki sēž pa kreisi no Saeimas prezidija, galva vairāk labēji orientēti politiski spēki, vairāk pa labi, pa vidu sēž tādi, kā lai pasaka, centriski, liberāli. Sveicu jūs visus Saeimas 7. zālē, kas ir, kā jums teicu, otrā lielākā zāle mūsu parlamentā. Es domāju, ka vispār Latvijas jaunatnes basketbola līga ir ļoti laba ideja, ļoti labs projekts, un man tiešām ir jāsaka paldies gan Latvijas basketbola savienībai, kas acīm redzot ir stāvējis pie šīs idejas šūpuļa, gan arī, protams, tiem, kas ir spējuši nodrošināt šī te, es pat negribētu teikt projekti, jo projekts ir tāds jēdziens, kam parasti ir sākums un beigas. Tam, kas ir spējuši nodrošināt šīs līgas pastāvēšanu, jo, protams, ir vajadzīga pirmkārt ideja, otrkārt ir vajadzīgi cilvēki, kas vēlas darboties, un tie ir gan tie, kas vēlas spēlēt basketbolu šajā gadījumā, gan arī tie, kas vēlas mācīt kādam spēlēt basketbolu. Un, protams, ir vajadzīgs arī kāds, kas palīdz šīs vēlmes piepildīt. Un man prieks, ka viena no mūsu valsts populārākajām bankām, Swedbank, ir laipni uzņēmusies atbalstītāja lomu. Tik tiešām ir taisnība, ko teica Saeimas priekšsēdētāja kungs, ka tik daudziem, es tik tiešām necerēju, ka viņš sēdinās uz deputātu vietās. Es arī nezinu, vai viņš tur nav pārkāpis kaut kādas tur ruļļus, jo tur, nezinu, jau uzmana un tā tālāk. Tur tāds viņam nepārmet, tad kā viņš rosmīgs ir pirms vēlēšanām, to noteikti darot. Bet ko, tāpēc cik viņš jums aicināja, mums tiešām priecāsies, ja kādreiz kāds no jums arī sēdētu tajā zālē, tajos sēdekļos. Es jums varētu ieteikt, ka tiešām šo fotogrāfiju gan pataupiet. Jo tad, kad jūs kandidēsiet pēc tam kādreiz uz Saeimu, jūs varēsiet parādīt, es jau tur kādreiz sēdēju, tad tā jums būtu ļoti liela laba lieta. Valdemāra Baumaņa kausu saņem Artjoms Pučenkovs. Labs spēlētājs, tikai labu gribu par profesionālu basketbolistu vai par labu spēlētāju tāpat vien nekļūst. Un šogad mēs aizsākam tādu labu tradīciju, un mēs gribam teikt paldies vislabākajiem treneriem, kas tiešām var lepoties ar ļoti daudziem izaudzinātiem audzētājiem. Paldies.
Demija Pleša, Valmieras Viestura vidusskola. Demija Tijāne, Cērsu pilsētas pamestskola. Dīņa Strautmana, Rīgas 66. speciālā vidusskola. Edgars